Čau, čau! Esat sveicināti mūsu podkāstā. Šodien esmu šeit es, Samanta. Un es Egija. Un mūsu šīs dienas tēma būs brīvprātīgais darbs. Egija, kāpēc tu nolēmi iesaistīties brīvprātīgajā darbā? Jo man tas personīgi liekas ļoti foršs, kad tu iegūsti jaunas zināšanas, kā arī tur iegūt jaunus draugus. Un tu vari, ja tu esi tādā līmenī, tu arī vari uz citām valstīm braukt. Es domāju, ka tas man, piemēram, aizpilda arī ikdienu, piedaloties kā brīvprātīgajam. Nu, un man arī patīk to ikdienā darīt. Tu, piemēram? Nu, personīgi brīvprātīgajā darbā iesaistījos tādēļ, kad to mums lūdza skolotāji. Tas bija sākotnējais iemesls. Bet tagad jau to daru tiešām no visas sirds labprātīgi. Jo es uzskatu, ka tā ir brīnišķīga iespēja un tur mēs gūstam milzīgu pieredzi ar to, ko mēs darām, un mēs varam satikt dažāda veida cilvēkus, iepazīties tieši kā arī tu teici, satikt jaunas personības, attīstīt sevi visādos veidos. Jā, man arī ļoti patīk piedalīties visur, jo tu vari iegūt jaunus draugus, arī ļoti daudz zināšanas. Es katru reizi, kad piedalos kā brīvprātīgais, uzzinu kaut ko jaunu noteikti. Jā, man liekas, visvairāk kā brīvprātīgiem patika piedalīties Ziemas festivālā, kas Ērgļos notiek katru gadu. Arī katru gadu piedalos. Ir ļoti forši, jo Ērgļos ļoti daudz cilvēku ir, un tad ir vis kaut kādas stafetes, vis kaut kas, un tad tu vari tur palīdzēt visur būt. Jā, un cik bieži tu piedalies brīvprātīgajā darbā? Parasti, kad ir kaut kāda iespēja, tad es arī noteikti izmantoju to iespēju. Tas ir diezgan bieži, teikšu, lai gan arī bez brīvprātīgā darba es piedalos diezgan daudz kur. Un kas ir, piemēram, tava visforšākā vieta, kur tu esi piedalījies kā brīvprātīgais? Ļoti labs jautājums. Gribētos teikt, ka tas pats Ziemas festivāls, bet arī ļoti interesanti Madonas novadā jauniešu pasākums, kas skajās jauniešu dienas. Ja nemaldos 2 gadi atpakaļ, bija tāds pasākums, tur bija ļoti interesants stacijas, un mēs ar jauniešiem braucām mazliet izpalīdzēt dažādās stacijās, un brīnumainā kārtā iesaistījās ļoti, ļoti daudz cilvēku, tiešām pārsteidzoši daudz. Un es domāju, ka tā bija tāda viena no interesantākajām pieredzēm, jo bija arī dažādi veidi notikumi, kas varbūt izcēlās šī pasākuma laikā, kā arī mēs paši dabījām piedalīties savā tādā pasākumā, ejot paši tās stacijas un izprotot varbūt kā mēs esam paši varbūt tikuši galā ar to pasākumu. Bet jā, Ziemas festivāls, tas ir tāds grandiozākais, kurā es pati arī esmu piedalījusies. Tur arī ir satikti ļoti atpazīstami cilvēki, kā Lauris Zalāns, piemēram. Un tad ļoti interesanti parunāt ar šādiem cilvēkiem. Un jā, tas varbūt tās citreiz liekas, viņi varbūt tās negrib es tur runāt tā tālāk, bet patiesībā, viņi arī ir ļoti cilvēcīgi un visi ir ļoti, ļoti atvērti un parunāt, iepazīties, izprast varbūt to viņu darbu, kā viņi paši tur nonāca, ļoti, ļoti interesanti un noderīgi. Kāpēc tu citiem, piemēram, ieteiktu piedalīties kā brīvprātīgajiem? Tas arī, ko tu minēji, tas ir milzīgas iespējas. Tu iepazīstot cilvēkus, paverās vēl plašākas iespējas, jo šajos pasākumos ir visi saliedēšanās, kādas darbības, kurās mums nākas tādā labprātīgā piespiedu kārtā sapazīties ar visiem, un tas ir ļoti, ļoti noderīgi. Un tad šie cilvēki visdrīzāk aicina uz vēl pasākumiem, tādā veidā tu gūsti vēl pieredzi, un tas ir ļoti noderīgi, ja tu vēlēsi kaut ko sasniegt. Cik bieži tu piedalies kā brīvprātīgais? Agrāk es piedalījos daudz vairāk, gandrīz katru mēnesi. Tas bija tāda ļoti patstāvīga lieta, ko es darīju, jo man patika. Bet brīdī, kad es aizgāju tālāk mācīties,
šī iespēja man varbūt samazinājās, jo es vairs nebiju uz vietas un izbraukāt visu es īsti nevarēju. Taču tagad pēdējo mēnešu laikā atkal ļoti, ļoti aktīvi iesaistos. Nu jau šī mēneša laikā būšu bijusi vairākas reizes. Un jā, pagaidām turpinu ļoti aktīvi iesaistīties. Kā tu vispār uzzināji par brīvprātīgo darbu? Par brīvprātīgo darbu es uzzināju caur multifunkcionālo centru. Tad, piemēram, es biju grupā, kur lika informāciju par to, un tad, kad man vēl bija 12 un es nevarēju piedalīties, es arī īsti nesapratu, man bija ļoti bail piedalīties kā brīvprātīgiem, ka es tur kaut ko nesapratīšu vai nezināšu, kas jādara, bet vienu reizi saņēmos, un tad es sapratu, ka tas nemazām nav tik grūti, un tu jau nevari arī sākt uzreiz zinot visu. Un tagad, pa lielam, kā es sāku, arvien vairāk un vairāk kā brīvprātīgais, tagad jau es arī sāku saprasti, kas, piemēram, ir labāk, kas ir sliktāk. Jā. Un ko varbūt tās tu vēlētos uzlabot brīvprātīgajā darbā? Kas ir varbūt nianses, ar kurām tu esi saskārusies, kas varbūt tās nav tik labas? Varbūt iesaistīt vēl jauniešus, jo ir bijuši brīži, kad nav tie jaunieši, kuri paši grib iet kā brīvprātīgie, un tad viņus vajadzētu piesaistīt, lai viņi paši gribētu piedalīties kā brīvprātīgie. Interesanti. Nē, es laikam nevienmēr, manuprāt, tieši vajag vairāk jauniešus, jo manā pieredzē ir bieži vien gadījies, kad varbūt tās nav pasākums izplānots kā vajag. Un tad nākas tā, ka 1, 2 jauniešiem nākas skraidīt pa visurieni, kamēr citi jaunieši sēž vienā vietā un neko nedara. Labi, gluži ne tā, ka neko nedara, bet atsakās varbūt palīdzēt, un tad ir tie daži nabadziņi, kuriem ir jāskraida ļoti, ļoti daudz, un tad cīreiz prasās no varbūt organizācijām, ka viņas palūdz jau sākotnēji vairāk jauniešus, nevis pasaka, ka vajag tikai 5, bet beigās tā darba ir tik daudz, ka nevar fiziski to dabūt gatavu. Kā arī, citreiz tā laika plānošana varbūt tās nav tik labi saplānota, kā gribētos. Jo reizēm mēdz gadīties tā, ka pasaka, ka tās būs 3 stundas, bet beigās tur pavada realistiski visu dienu, un tu vēl nākas dienu pirms tam un dienu pēc tam braukti. Kas citreiz varbūt tās ir tā neumolīgi, bet es domāju, ka tas viss piedarās pie tās pieredzes krāšanas. Jā, tajā pašā ziemas festivālā, piemēram, tu esi ielikts vienā stacijā, bet dienas gaitā tu esi bijis 4 stacijās, kur tu vēl piepalīdzi. Jo, man liekas, katru gadu, kad es piedalos, man vienmēr ir bijis tā, ka, ja es piesakos vienā stacijā, es tāpatās nokļūstu vēl 3 palīdzēti. Vai dienu pirms tam sagatavot, piemēram, krekliņus sportistiem, visu kaut ko tādu. Man liekas, vispār ļoti interesanti, tas brīvprātīgais darbs, kad vispār jauniešiem ir tādas iespējas jau, teiksim tā, agrākā vecumā ar kaut ko tādu nodarboties. Jā. Tā kā. Un kas tevi varbūt iedvesmo turpināt? Jo, tomēr tur nav nekādas atmaksas īsti par to. Tam vienkārši tiešām brīvprātīgi ir jāiet darboties. Man pašai ļoti patīk krāt pieredzi un satikt tiešām jaunus, foršus jauniešus citus un sadraudzēties ar viņiem. Es esmu caur brīvprātīgo darbu ar ļoti daudz jauniešiem sadraudzējusies. Un es teikšu, ka es ļoti labi pavadu laiku kā brīvprātīgais, kad es piedalos. Un kā tev ir bijis? Laikam mani visvairāk iedvesmoja tāds projekts, gan viņš skaitījās kā brīvprātīgo darbu, tur iesaistīja ļoti pastāvīgi, bet tajā reizē es gan negāju pati kā brīvprātīgais, es biju pati uz pasākumu, bet es redzēju, kā darbojas paša brīvprātīga. Tur bija dažāda veida lekcijas un arī pieredzes stāsti ļoti daudz, un tas bija ļoti iedvesmojošs pasākums. Uzzinājām ļoti daudz pieredzes. Tiešām cilvēki mācēja uzrunāt jauniešus, un tā pieeja tiešām likās ļoti, ļoti laba un tad, ļoti iedvesmojoša. Vai tu arī gribētu
piemēram, uz citām valstīm braukt un piedalīties kā brīvprātīgais? Es domāju, pilnīgi noteikti. Tad, kad man būs 18, es noteikti vēlēšos to darīt, un es noteikti izmantošu arī šo iespēju, jo tas ir ļoti, ļoti, ļoti noderīgi, manuprāt. Es domāju, ka arī ar šo mēs beigsim mūsu podcastu, un ceram, ka arī jūs uzzinājāt mazliet vairāk par brīvprātīgo darbu. Paldies par klausīšanos! Jā, paldies!